Mēs jau kādas pāris svētdienas runājam par tēmu Jēzus sarunas. Jēzus sarunas ar dažādiem cilvēkiem. Un cik zīmīgi, kad kādās no Jēzus sarunām notiek saruna, un pēc šīs sarunas viņš veic kādu mācību. Un ir tā svētdiena, kad man par to jārunā. Man tas sāk karsts palikt. Es varbūt nostāšos kaut kur ar pie kondicioniera, es ceru, ka es nenoģību. Šodien tā tēma, par ko es runāšu, kad būt labam nav pietiekami. Cik labam cilvēkam ir jābūt, lai ietu debesu valstībā? Vai pietiek dzīvot godīgi, būt pieklājīgam, cienīt citus un censties darīt pareizās lietas? Vai ir labu dzīvi pietiek, lai cilvēks būtu glābts un nonāktu debesu valstībā? Mēs kā latvieši skaidri saprotam paradīzē. Šādi jautājumi man pašam ir bijuši. Atceros, kad es vēl biju tādā Dieva meklējumā, diskutējot ar savu draugu, ar ko es gāju sporta zāli, un kurš bija ticīgs, es viņam līdzīgs jautājums uzdevu. Jo pasaulē taču ir tik daudz labu cilvēku. Un es redzu, ka arī mūsdienās joprojām cilvēki uzdod līdzīgs jautājums. Un tie ir jautājumi, ar kuriem agrāk vai vēlāk sastopās ik viens cilvēks. Liela daļa cilvēku domā, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Ja tu esi godīgs un kārtīgs cilvēks, tad šķiet pašsaprotami, ka Dievs tevi pieņems. Paldies, meitiņ. Galu galā, kāpēc gan lai mīlošs Dievs nepieņem cilvēku, kurš cenšas dzīvot pareizi? Arī sabiedrībā mums bieži māc vērtēt cilvēks pēc viņu sasniegumiem, raksturu un darbiem. Mēs cienām godīgus cilvēkus, mēs augsti vērtējam tos cilvēkus, kuri palīdz citiem, un tas ir pareizi un to vajag darīt. Bet Dieva vārds liek mums uzdot jautājumu, vai ar to pietiek. Un par to mēs šorīt arī vairāk domāsim. Mēs tūlīt lasīsim tekstu, kur pie Jēzus pienāk cilvēks, kurš šķiet ir izdarījis visu pareizi dzīvē. Viņš ir morāls, šķiet tāds reliģijos, cienījams un veiksmīgs cilvēks. Bet arī viņš Jēzum uzdod šo jautājumu, kas man vēl trūkst. Tad lasījums būs no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas no 16. līdz 26. pantam. Un tur rakstīts: Un redzi, viens piegāja pie viņa un sacīja: Mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību? Un viņš tam sacīja: Ko tu man jautā par to, kas labs? Tikai viens ir labais. Bet ja tu gribi iet dzīvībā, tad turi baušļus. Tas saka viņam: Kurus? Un Jēzus sacīja: Tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, godās savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Jauneklis saka viņam: To visu esmu turējis. Kā man vēl trūkst? Jēzus tam sacīja: Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc un staigā man pakaļ. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Patiesi es jums saku, bagātais grūti ies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam iet Dieva valstībā. Bet viņa mācekļi to dzirdēdami ļoti izbijās un sacīja: Kas tad var tik pestīts? Un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja: Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Āmen. Dieva vārds. Debes Tēvs, svētī lūdzu savu vārdu un svētī mūs to pārdomājot. Lūdzu, lai tas, kas ir no Tevis, lai tas aizskar mūsu prāts un sirdis, Dievs, un lai viss liekais mums, tā teikt, iet gar ausīm. To es lūdzos Jēzus Tavā vārdā. Āmen. Pie Jēzus pienāk kāds bagāts jauneklis. Arī no citiem evaņģēlijiem no Lūkas evaņģēlija un Marka evaņģēlija,
mēs redzam to, ka viņš bija jauns, viņš bija ļoti bagāts, viņš bija priekšnieks, nav teikts kāds, bet tur ir rakstīts, ka viņš bija priekšnieks, tātad ar ievērojumu stāvokli sabiedrībā, un šķiet, ka viņam bija laba reputācija. Šķiet, ka šis jauneklis dzīvoja disciplinētu un reliģiozu dzīvi, par ko mēs lasījām iepriekšējos pantos. Ja viņš dzīvot mūsu laikā, droši vien daudz viņu uzskatīt par ļoti labu piemēru, par veiksmes stāstu, kuram cilvēki gribētu līdzināties. Un tomēr arī viņš nāk pie Jēzus un jautā. Viņam sirdī ir šis nemiers. Kas man vēl trūkst? Man šķiet, ka tas ir viens no tādiem visgodīgākajiem un svarīgākajiem jautājumiem, ko cilvēks var uzdot. Tas atklāja kaut ko, ko patiesībā daudz cilvēki piedzīvo, bet vienmēr uzdrošinās atzīt. Kā ar to, kas man ir, nepietiek. Un ja tev var būt sasniegumi un tomēr pietrūkst miera. Tev var būt nodrošināta dzīve un tomēr palikt tā tukšuma sajūta. Tev var būt atzinība no cilvēkiem un tomēr nepazust jautājums par dzīves jēgu. Un tāpēc tas stāsts ir aktuāls arī šodien. Pagājušajā nedēļā es ar Kasparu un Denisu un citiem brāļiem mēs kalpojām vīru nometnē, BP Drafts vīru nometnē, kur šī lielā virstējuma ir no sasniegumiem uz nozīmīgumu. Jo mēs redzam to, ka pat visveiksmīgākie uzņēmēji cīnās ar šo jautājumu, kas man vēl trūkst. Kas man vēl trūkst? Un tas ir saprotams, jo mūsdienu sabiedrībā bieži māca, ka piepildījums atrodams nākamajā sasniegumā. Vēl mazliet ienākumu, vēl viens mērķis, vēl viens panākums, varbūt nedaudz savādāks motocikls. Tomēr cilvēka sirds ir radīta kaut kam vairāk. Riks Vorens grāmatā Mērķiecīga dzīve raksta, un šo grāmatu mēs šobrīd lasam arī ar vīriem, kādiem vīriem pēc nometnes. Un viņš raksta, ka gūt panākumus un īstenot savus dzīves uzdevumus nav viens un tas pats. Tu vari sasniegt visus nospraustos mērķus, kļūdams izcils pēc pasaules standarta. Tajā pat laikā palaist garām uzdevumu, kuram Dievs tev radīja. Šis jauneklis, par ko mēs lasījām, bija sasniedz daudz. Taču arī viņš saprat, ka joprojām kaut kā trūkst, ka viņš kaut ko palaiž garām, un tāpēc viņš nāk pie Jēzus. Pirmajā momentā, lasot šo tekstu, es iztēlojos, ka varbūt šis jauneklis bija tāds augstprātīgs, un varbūt tā ar sarkasmu gāja pie Jēzus, jo es domāju, viņš ir jauns, bagāts, ietekmīgs. Tur varētu būt, ka galvā ir sakāps diezgan daudz, bet arī cits evaņģēlists Marks mums atklāja kaut ko bišķi savādāk. Šķiet, ka šis jauneklis nāk pie Jēzus pazemīgi. Viņš nāk cieņpilni un pat ar zinām izmisumu. 10. nodaļā Marka evaņģēlijā var lasīt šo pašu stāstu, kur viņš pie Jēzus pieskrējis, ceļos nometies, uzdod Jēzum jautājumu. Un cik interesants patiesībā ir viņa jautājums un ko tas parāda par cilvēku dabu. Viņš jautā, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību. Viņš domā tā, kā dabiski cilvēks domā. Kas man vēl jāizdara? Kāds noteikums vēl jāizpilda, cik labam man jābūt? Un patiesībā tas ir jautājums, ko dažādās formās uzdodam arī mēs šodien. Ko man darīt, lai Dievs mani pieņemtu? Ko man darīt, lai es būtu pietiekami labs? Ko man darīt, lai es nopelnītu Dieva labvēlību? Jēzus ļoti ātri novirza sarunu citā virzienā pēc šī jautājuma. Viņš saka, ko tu man jautā par to, kas labs? Tikai viens ir labais. Pirms runāt par cilvēku labumu, Jēzus runā par Dieva labumu.
Un redziet, problēma nav tikai tajā, ka mēs salīdzinām sevi ar citiem. Problēma ir arī tā, ka mēs reti sev salīdzinām ar Dievu. Jā, mēs zinām, mēs mēdzam bieži vien salīdzināt cilvēkus, kuriem iet labāk nekā mums. Bet ja kādreiz domājam tādā morāles plaknē, cilvēks bieži vien vērtēs sevi salīdzinot arī ar citiem cilvēkiem. Un tad nav grūti atrast cilvēku, kurš dzīvo sliktāk par mums. Mēs varam teikt, es cenšos būt godīgs, es nevienu neapzogu, es rūpējos par savu ģimeni, es neesmu slikts cilvēks. Un salīdzinot sevi ar citiem, tādā morālē, mums var šķist, ka viss ir kārtībā. Taču Jēzus aicina paskatīties citā virzienā. Nevis uz citiem cilvēkiem, bet uz Dievu. Dievs nav mazliet labāks nekā mēs. Dievs ir pilnīgi svēts, pilnīgi taisns un pilnīgi labs. Un kad cilvēks nostājās Dievu priekšā, viņš sāk saprast, ka jautājums vairs nav par to, vai esmu labāks par kādu citu. Jautājums ir par to, kā es vispār varu atrasties Dieva tuvumā. Un tad kļūst skaidrs, ka neviens no mums nevar atbildēt ar tādu pārliecinošu jā, ka es esmu tāds patiešām labs cilvēks. Tāpēc mūsu lielākā vajadzība nav kļūt mazliet labākiem par citiem. Mūsu lielākā vajadzība ir Dieva žēlastība. Kad Jēzus norāda, ka tikai Dievs ir labs, pēc tam Jēzus atgādina baušļus. Un jauneklis atbilda, to visu es esmu turējis, kā man vēl trūkst. Mēs nezinām, vai šis jauneklis teica patiesību, vai arī kā viņš izprata šo baušļu izpildi. Bet nav iemesla domāt, ka viņš apzināti melot. Visticamāk, viņš tiešām bija centies dzīvot dievbijīgu dzīvi, kā viņš to tajā laikā saprata. Šķiet, ka viņš nebija atklāts ļaundaris, ka viņš bija labs cilvēks. Un tieši tāpēc šis stāsts ir tik svarīgs. Jo Jēzus nesarunājās ar acīm redzamu grēcinieku. Viņš sarunājās ar cilvēku, kura lielākā daļa cilvēku sauc par labu. Un tad seko tāds diezgan negaidīts pavērsiens, ko šis jauneklis negaidīja. Un bieži vien, domājot, kādreiz ir šis teiciens, ko Jēzus darītu, kādā situācijā. Ja tā godīgi, es nezinu. Ja tā kā mēs lasām kādreiz rakstus, Jēzus atbild tādā veidā, kā cilvēks nekad nebūtu gaidījis. Un savā veidā Jēzus arī šeit atbild māceklim tā, nevis māceklim, bet jaunietim tā, kā viņš to nekad nebūtu gaidījis. Un Jēzus saka, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Un tad nāc un staigā man pakaļ. Un dažkārt šo rakstu vietu saprot, es teiktu tā pārāk vienkārši, pārāk burtiski, it kā pati problēma būtu bagātība. Taču Jēzus runā par kaut ko dziļāku. Nauda nebija jaunekļa lielākā problēma. Problēma bija tā, ka viņa drošība, viņa identitāte un visa cerība bija saistīta ar to, kas viņam piederēja. Jēzus pieskārās tieši tai vietai, kur atrodās viņa sirds. Un pēkšņi kļūst redzams tas, ko nevarēja redzēt no ārpuses. Cilvēks var būt ārēji morāls un pareizs, bet tomēr nebūtu pilnībā nodevies Dievam. Un tāpēc šis jauneklis aizgāja noskums. Nevis dusmīgs, nevis aizvainots, bet noskums. Jo viņš saprat, ko Jēzus no viņa prasa. Jēzus neaicināja atdot tikai mantu. Viņš aicināja atdot to, uz ko šis jauneklis bija līdzis visu savu paļāvību, visu savu drošību un identitāti. Pēc tam Jēzus saka saviem mācekļiem, šī saruna pāriet uz mācekļiem.
bagātais grūti ies debesu valstībā. Vieglāk kamielim iziet caur adata aci nekā bagātam debesu valstībā. Viņš var izmantot tādu pārspīlējumu, salīdzinājumu. Un mācekļi ir diezgan šokēti par dzirdēto. Visticamāk, mācekļi bija pieraduši domāt, ka bagātība ir Dieva svētības zīme. Un tas nebija tāds nejaušs priekšstats. Vecajā derībā Dieva svētība bieži izpaudās arī materiālā labklājībā. Par Ābrahāmu ir rakstīts, ka viņš bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Par Īzāku ir lasāms. Un Īzaks sēja tanī zemē un saņēma 100-kārtīgu ražu, jo tas kungs viņu bija svētījis. Tā šis vīrs kļuva bagāts un augdams auga bagātībā, līdz kamēr kļuva ļoti bagāts. Arī Dieva apsolījumu Izrēlam bieži saistīja paklausību ar pārpilnību un dažādu veidu bagātību. 5. Mūzes grāmatā, 28. nodaļā, jūs varat to lasīt. Un tāpēc mācekļiem bija tik grūti saprast šos Jēzus vārdus. Ja pat šāds cilvēks, kurš šķietam ir Dieva svētīts, nevar iet Dieva valstībā, tad kurš gan var? Kas tad var tikt pestīts? Viņi uzdod šo jautājumu. Šis stāsts liek uzdot patiesībā tādu jautājumu, nevis tikai, vai bagātais var tikt pestīts, bet vai vispār kāds var tikt pestīts. Jo ja šis dievbijīgais, cienījamais un morālais cilvēks nav pietiekams, tad kurš gan ir? Un tad atskan tāda evaņģēlija, tāda centrālā doma, par ko patiesībā ir pats evaņģēlijs, tā esence. Cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Un tas ir evaņģēlijs sirdī. Pestīšana nav balva par cilvēku sasniegumiem. To nevar nopelnīt ne ar naudu, ne ar kādām ārējām pareizām darbībām un labo reputāciju. To nevar sasniegt ar pietiekamu lielu centību. Dieva valstībā neviens neienāk tāpēc, ka ir pietiekami labs. Mēs ienākam Dieva žēlastības dēļ. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs Kristus. Tieši tāpēc Dieva dēls nāca pasaulē. Nevis, lai palīdzētu dažiem cilvēkiem kļūt mazliet labākiem, bet lai glābtu cilvēkus, kur paši sev nespēja izglābt. Bagātā jaunekļa traģēdija nebija tajā, ka viņš bija slikts cilvēks. Tieši pretēji. Viņš bija labs cilvēks. Taču viņš vēl nebija gatavs visu savu paļāvību likt uz Kristu. Un šis stāsts arī mums liek uzdot jautājumu, uz ko balstās mana cerība, uz maniem darbiem, uz maniem sasniegumiem, uz manu reputāciju vai tomēr uz Kristu. Jo beigās jau tas jautājums nav par to, cik labs es esmu, bet uz ko es paļaujos un kam es piederu. Ja es nepiedaru Dievam, tad es piederu kam citam. Varbūt naudai, varbūt panākumiem, varbūt cilvēku viedoklim, varbūt savām bailēm vai savām vēlmēm. Un tas, kam es piederu, gal galā nosaka arī man dzīvi. Un tas šodienas aicinājums varētu būt ļoti vienkāršs. Nevis vispirms censties kļūt par mazliet labāku cilvēku, bet godīgi sev pajautāt, kas ir tā lieta, uz kuru es paļaujos vairāk nekā uz Kristu? Ko man ir visgrūtāk atdot Dieva rokās? Jo tieši tur bieži atrodas mūsu sirds. Un tieši tur Kristus mūs aicina sekot viņam. Bagātais jauneklis aizgāja noskums. Mums nav jāaiziet tāpat. Mēs varam nākt pie Kristus ar tukšām rokām, bez saviem nopelniem un bez savas iedomātās pietiekamības, uzticot viņam savu dzīvi. Jo cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējams.
Un ar šīs tās pārdomas, ar kurās jūs vēlējos jūs šorīt līdzdalīt. Mans aicinājums vienmēr ir ņemiet paši, lasiet svētos rakstus, domājiet par tiem, lūdziet, lasot šos rakstus. Un tas bija no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas, 16.26. pants. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu žēlastību un Dievs Tavu pieņemšanu. Paldies, Kristu, ka mēs varam tuvoties Tev, tuvoties Tēvam caur Tavu žēlastību, Dievs. Paldies, Dievs, ka katru vienu Tu vēlies un Tu vari, Tu esi gatavs atpirkt, pieņemt, ievest savā valstībā, Dievs. Un lūdzu, dod mums to līdz galam saprast, Dievs. Ne mūsu nopelnu, ne mūsu darba dēļ, bet Tavas žēlastības dēļ mēs tiekam pieņemt, Dievs. Patiešām es lūdzu, Dievs, ka dod mums drosmi un pārliecību to arī līdzdalīt cilvēkiem, kurus Tu mums dod ikdienā, Dievs. Kā arī Tu viņus aicini uzticēties Tev. Dievs, lūdzu, uzrādi mums varbūt, kas ir tās lietas, kam esam mēs katrs pieķērušies, ko mums ir grūti atlaist, lai seko Tev, Dievs. Es lūdzu, ka Tu uzrādi tās un dod spēku tās atlaist un sekot Tev. Un, dzīvot kopā ar Tev, Tēvs, roku rokā. Patiešām, es lūdzu, Dievs, vadi mūs, piedod mums, ja esam kaut kur kļūdījušies un bijuši, tā teikt, gribējuši būt paši noteicēji par savu dzīvi, Dievs. Es lūdzu, kad mums piedod to, mēs varam tuvoties Tev un atlaist visu, kas mūs saista. To es lūdzos Jēzu Tavā vārdā. Amen.